Nu, ko sveiciens atpakaļ bazars pie Vītola, pie lietas, kas īstenībā ļoti ilgi nav bijis ēterā, un es mazliet atvainojos par to. Man vajadzēja savest kārtībā savu veselību, un bija arī cits problēmas, kuras mums bija jāatrisina. Bet mēs esam atpakaļ, un ļoti īpašu viesi īstenībā šodien, par ko es esmu ļoti priecīgs, ka viņš atbrauc, jo liela daļa viesu, kurus es gribu redzēt šeit mūsu Pūr Baltikas TV studijā, viņiem ir jābrauc no tālākām vietām no Rīgas, un tas ir ceļš, un tas ir laiks, un es ļoti novērtēju katru, kurš ierodās pie mums. Un runājot par mūsu viesu, tad tas ir noteikti viens no jaudīgākajiem drifteriem Latvijā. Tas ir džeks, ko sauc arī par kebabu, un džeks, kur mašīna sauc par kebabu fighteri. Un tas ir neviens cits kā Edgars Kroģeris. Aplausīt! Te mēs varētu tos feikos aplausus aizsīt. Čau, Ecīt! Liels prieks, ka ieradies šodien. Kā tu jūties? Čau visiem. Patīkams rīts, agrs atbraukt, apskatīt Latviju. Sen nav jau godīgi te būts. Liepājā nesen bijis? Jā, kādu, es domāju, 2-3 gadi toči. Rīdziniekiem neliekas, ka Liepāja atrodas ir tālāk nekā viņi atrodas? Jo man brīžiem ir tāda sajūta, ka viņi saka, Liepāja tas ir tā kā, 7 stundas jābrauc. Jā, tāpēc, ka mēs braukājam ikdienā pa sacensībām vasarā, tad tāda Tallina vai kaut kas tāds. Jums īsumā tur tā kā 2 pirkstus apčurāt pareizi. Mums tāda pieredze braukt, bet man nav gadījies uz šo pusi vienkārši tik daudz. Jā. Un kas tev Liepājā patīk? Pūr Baltikas čāņš. Tas ir priekulā, bet ļoti labi atbild. Ko veicīt? Iemesls, kāpēc tieši tevi es gribēju ļoti redzēt šeit, ir drifts Omānā, ko īstenībā arī jūs visi noteikti lieli, ne visi, bet daļa esat sekojuši līdzi un skatījušies, kas ir baigi forši, ka mēs ziemā varam baudīt driftu, labu driftu un sekot latviešiem, kad milzīgs paldies gan tev, gan arī Niknakam, kad jūs reāli pārstāvat Latviju un mums ir iespēja, jo tas ir forši, cevišķi arī tādās dīvainās dienās tie posmi ir un to var ieslēgt un skatīties un redzēt, ka tur Latvijas karogs un latviešu kapā, tā kā, jo es zinu, ka tas nav lēti un tas ir forši to redzēt, un starp citu arī es gribēju šeit redzēt Niknaku un Kasparu, viņa sensīti šeit, bet viņiem diezgan aizņemts grafiks un viņi netika, bet viņi solījās tuvāk sezonas sākumam atbraukt, tā kā jūs rakstīsiet komentārus, ka jūs gribat redzēt viņus arī šeit, tad es noteikti esmu pilnīgi pārliecināts, kad viņi atbrauks. Omāna, veicīt. Varbūt sākam ar to, ka cilvēki, kas varbūt pirmo reizi tev ieraug tagad, varbūt vispār pastāst, kas tāds esi un ko tu dari? Jā, man sauc Edgars Kroģeris. Es kopš 2018. gada, ja nemaldos, precīzi, tad braucu driftā, sāku street klasē, uzvarēju to ar E46. Kurā gadā tas bija? Uzvarējām viņu 19. 2. gadā, kad braucu. 20. gadā palika 3. kopvērtējumā. Tikai tāpēc to ekstra gadu paņēmu, jo pēc, ka mums tāda iekšēja noruna no bērnības bija, no jaunības dienām ar citiem puišiem par to, ka, ja tu uzvari vienu klasi, tu ej tālāk. Jā. Vienkārši dod nākamajiem iespēju braukt tajās klasēs un uzlabot nevis vienkārši. Tas joprojām tā notiek? Es tā ceru. Es esmu nonācis līdz jau 3,5 līmenim, 3,5, teiksim, tā kā es jau ārā no Latvijas, tāpēc es ceru, ka tā ir. Tev tas 46. bija, kas pa motoru tev viņam bija? 2,8, vienkārši standartā. Vienkārši standartā viss, jā? Bet to pietika, un viņš joprojām, kas sekoja man Instagramā šajā ziemā, tad mēs viņu atdzīvinājām un ziemas trasēs izmantojām. Baigi forši. Un tad tālāk tu aizgāji uz Pro-M, jā? Jā, mēs sabojām F22, 2. sērijas BMW, tajā ekstra 20. gadā un 21. gadā jau aizgājām uz semi-pro. Un pirmajā gadā viņu uzvarējām un aizgājām uz pro klasi. Tagad tas pro, jau bet forši. Un brīvajā laikā tais biznes ar ēdieniem, ja? Tā kā tu esi, vari pastāstīt varbūt, iebliez reklāmu iekšā. Jā, man pieder Kebab Factory. Pagaidām viņš atrodas vairāk uz Vidzemes pusi un Rīgā. Varbūt Liepājā. Mums te Pakistāņiem bīvs ir, mums vajag
Mums vajag tavēju arī. Okay, mums vajag tikai telpas. Varam šeit. Es īstenībā domāju, ka būtu rīktīgi rēcīgi. Mēs reāli tiešām, es to tev nepateicu aizkadrā, bet mēs domājam, te būtu forši to kebabu, to griežamo, un ka tu ik pa laikam sarunas laikā bišķi nokries. Saprot to? Jā, bet tas nazis skan tā kā zina zobā. Jā, viņš skaļš ir, jā. Vajadzētu tā kā īstam turkam ar to nazi. Jā. Nu, bet ir plāns paplašināties arī, vai ne? Jā, nu mēs šobrīd plānojam centrālu ielu. Rīgas centrā vienu lielu 3-stāvīgu objektu atvērt, kas būtu sporta bārs un food courts, kurš būtu tā kā mums kā pēc plāna ir tāds pēdējais. Tur kaut kā drift tematika arī būs iekšā? Nu, mums būs 11 ekrāni. Okay. Un es braucu sacensībās numur 13 un aksesuāri un iespējams, ka arī bāra nosaukums var saistīties ar manu numuru. Ok, baigi labi. Nebija tāda dziļa doma par to bāru, cik tālu tikt, tāpēc bija tāds, varbūt D13. Pa 13 mēs vēl parunāsim, ka mēs tiksim tajā Omānas lietā, kas ir drifta čempionāts, kas notiek Omānā, un kāpēc arī es gribēju visu šo te sarunu tagad uztaisīt, jo viņš nesen noslēdzās. Un starp citiem, kas plāno vēl kaut kādā veidā vispār saprast, paskatīties, grib dziļāk par Omānu, manā Patreonā no pagājušās sezonas ir jau 6 sērijas iznākušas par Omānas driftu un aizkulisēm, un tur sākot no, labi, es īstenībā nespoilošu, bet tur baigi interesanti, tur arī eģis parādās un dažādās kondīcijās, un bija baigi labi. Tā kā, jā, tas tāds, intrigai mazliet. Bet par šo sezonu un vispār, tad šobrīd tu brauc ar kādu tačku, kas tev tagad ir? Tā pati, ar ko es uzvarēju semipro, vienīgais, kas mums ir pamainījies, ir dzinējs. Tas nav tā vienīgais. Tas, man liekas, ir, ja mēs paskatāmies pagājušā gada Omānas gonku un šī gada, tad var redzēt, ka beidzot var just, ka tā kā ir, ka tā jauda bija, man liekas, tā, kas tev baigi pagājušajā gadu pietrūka. Nu jā, mēs izdomājam, ka ar semipro dzinēju mēs varam tagad braukt gan Latvijas pro klasē, gan tagad mēģināt ieskaitot Eiropas, sauksim viņu pa Eiropas čempionātu Driftmasters, braukt pa vidu Latvijā un tad aizbraukt uz Omānu, bet mēs visu laiku cīnījāmies paši ar sevi, vienkārši ar mašīnu, tāpēc, kad mēs mēģinām būt ātrāki, bet no tā, kas ir švaks, teiksim, man ir 500 zirgu dzinējs, viņam iepriekš bija, tas ir ļoti maz priekš drifta. Tur vienam pretī nāk puikas ar 800,000 zirgiem, to man nav baigi tur daudz variantu. Šogad mēs updatojām, es ātri pabeigšu pēc Omānas motoru lietu, tad mēs nobraucam Latvijas sezonas šogad noslēgumu, tas bija oktobrī. Mums bija nedēļa vai 2 laiks sagatavot visas mans pēc pēdējā posma Rīgā, lai aizsūtītu mašīnas uz Omānu, jo viņas brauc pāri 2 mēnešiem konteinerī. Cik maksā aizsūtīt vispār konteinerī mašīnu? Godīgi nezinu, jo to lietu jau 2. gadu pēc kārtas mums subsidē ceļu. Gan mums, gan mašīnai subsidē ceļu Omānas. Omāna, jā. Omānas drifta organizatori. Un tas arī dušien, par to mēs gan jau pieskarsimies, bet tā ideja ir tāda, ka viņi tādā veidā ceļ latiņu pie sevīm, aicinot drifters no visas pasaules pie sevīm. Tā viņi gūst popularitāti tam visam pasākumam, es domāju, jo vienkārši tāds, ka viņa audzē arī savu braucēju līmeni, jo kā tu iemācīsies labāk braukt, ja tev nebūs labāk treneri. Un piķis, viņiem nav problēma. Jā, nafta. Nafta, jā, un vispār nav nodokļi tur jāmaksā. 0%. Jā, kaut ko runāja, ka šogad kaut kas tur ir parādījies, bet ne algām. Kaut kādiem turismu takas parādījies, bet arī tur 3-5%, 3 līdz 5%. Nevis tā kā mums te ir 21 tām algām. Jā, tur ir baigi tā sistēma pilnīgi savādāk. Un tad, kad es tur biju, man likās vispār kosmosa pilnīgi. Kā tas tā var strādāt, kad ir tās ministrijas un visām sadala piķi, un tad viņi tur, jo tas pats Omānas drifta čempionāts, bet apkārt tas rajons, kas tiek tajā Omānā sabūvēts, viņš ir gada laikā, tagad es skatījos arī no drona kadriem, tur viņš ir tā sabūvējies, tur viss kaut kas ar autosportu ir. Tā kā kosmosa pilnīgi. Tur pat mazajām mašīnītēm ir vesela arēna, man liekas, kur braukā uz pultīm. FC mašīnītēm, kartingu halu blakus, tad šogad bija food courts milzīgs, uztaisīts food festivāls kaut kas, tad vēl blakus ēkas visādas, vēl kāršovis bija. Šogad bija daudz vairāk pasākumu cilvēkiem. Bet labi, davai, sāksim tagad no paša sākuma. Tagad tu esi sakrāmējies, tagad brauks uz to Omānu. Varbūt vispār izstāstīji, kāpēc tu gribi braukt uz Omānu? Tāpēc, ka viņi tev piedāvāja braukt un atmaksā kaut kādas tur lietas, un tev likās interesanti, vai vienkārši ziemā ir forši, kad var patrenēties un pabraukt. Kāda tā tava motivācija tam visam?
galvenā lieta noteikti ir kaut kāda treniņu pieredze, jo pēc pirmā gada, kad es biju Omanā, nevis šis, bet iepriekšējais liecina, ka atbraucot uz Latviju, jau man bija pašam labāki rezultāti. Vienkārši tev pieradina braukt agresīvāk, jo tu pēc, ka ne tikai omānieši brauc ar kaut kādiem mums Eiropas braucējiem, bet tajā pašā laikā, šogad es pirmo reizi varēju pavadīt visu dienu braukāt ar Dīnu, kur tu viņam nevar tā ikdienā baigi tur pabraukāt viņu, un tu iemācies jaunas lietas un gūsti jaunas emocijas. Vienkārši tur ne tikai Dīns bija 15 vai 19 internacionāli braucēji pasaukt. Šogad bija ļoti, ļoti liela konkurence un arī, tie vārdi bija iespaidīgi. Un man liekas, ka arī naudas balvas bija labas, ja? Kāda bija pirmā vietā vispār naudas balvas? Pagājuši gadu nebija naudas balvas, šogad viņi jau tās pielika klāt. Es varu pateikt par Dīnu, kurš uzvarēja 2 posmus. Vienā posmā bija otrais, automāts uzvarēja gadu, un viņš man liekas 38,000 mājās. Baigi nesaka. Tev uzsauc atbrauc, pagās un aizbrauc vēl naļiku mājās. Okay. Kādas tev vispār bija tās emocijas, ka tu pirmo reizi aizbrauc uz Omānu? Ka tu zini, ka tev mēs patinam visu to bildi apakaļ, lai vienkārši radītu to vīziju cilvēkiem, kas vispār neko nezina par Omānu. Tā, ka tu vari varbūt mazliet tā ieskicēt valsti, ka tur ir arī savsais likums un tā tālāk. Tādas savas īpatnības tu aizbrauc, kas tev pirmo reizi likās tur... Kad es pirmo reizi braucu, es īsti vispār nezināju, kur es godīgi nezināju kartē, kur ir Omāna. Visi zina, kur ir Dubaja un viss tas, bet kur ir Omāna. Un daudz domā, kad mēs braucam uz Omānu, kad, ja tu pasaki kaut kas zem Dubajas, tad visi iedomājas, tur tās lielās mājas, tur viss ir fancy, dārgi un tādā garā un vajag forši. Tad mēs atbraucam, tur viss sākumā lidos, tas viss tur skaisti. Nerunāsim par to, ka es tās ielas, bet pirmais eksploatācijas neredzu lielās mājas vispār. Tur tā ideja, ka viss ir, ap 2-stāvīgām, 3-stāvīgām dzīvojamām mājām. Viņi ļoti ātri attīstās tagad tas, ko vietējie stāsta. Un pirmais, kas man bija bauda, aizbraucot, kur ir mašīna. Es viņu neesmu redzējis 2 mēnešus, tad mēs viņu atrodam. Un pa ko nav bijis sabiedējuši cilvēki Latvijā, kad es aizbraucu turien no Arābiem, nepatīk skaidrs 13. Man īstas drēbes mašīna, viss tikai no 13 ir. Un tad tas bija tāds pirmais jautājums, ko mēs noskarējām. Tur bija viss kārtībā un bija jāpierod pie viņu kultūras, jo viņiem... random laikos skanēt pa mikrofoniem, pa pilsētu, kā mums ir ugunsdzēsības trauksmes, apmēram ik pa laikam testē. Tā viņiem katru dienu ir tās lūkšana pasākumi, kas viņiem tur notiek, un viņi tā kā pa visu pilsētu skan, ka viņiem ir tā, ka viņiem pienāk kaut kāds tas īstais brīdis, kad viņiem ir jālūdzās, tad viņi visi lielveikalos ir īpašās telpas, kur viņi iet iekšā. Tas ir ne tikai Omānā, bet visās... pieņemsim, ja mums tur Latvijā toaletes durvis ir sieviešu, vīriešu un invalīdi, tad viņiem ir vēl ekstra 2 durvis, kur ir prayer room, lūkšanās istabas sievietēm, lūkšanās istabu vīriešiem, un tad viņiem ļoti svarīga tā ticība, un viņi ir ap to, un tad... Un šumīgi netirgo. To tu pieskāries tam jautājumus, viņi izlaist, bet Nē, es domāju, ka tas ir diezgan svarīgi. Viņi nedrīkst, un tas ir viņiem tur ļoti... Es nezinu, vai tiešām rokas cērt nost, viss, ko redzēju, bija ar rokām, bet... Kā viņi apdolbās? Viņi vispār neapdolbās? Viņiem pīpīt, mēs šogad uzzinājām arī apsargu. Viņiem ir kaut kāda pīpīt, ko viņi vienu dūmu ievelk, un viņi saka, ka tā ir parasta tabaka, bet pēc tam tu redz, ka viņš ir sarkanām acīm stāts kaut kas tur nav tīrs. Zaļais hašs kaut kas tāds. Kaut kas viņam tur, viņš nesmašoja tā kā pēc zaļā, bet es nemēģināju. Mums bija latviešu fani atbraukuši, kur pamēģināja. Viņi palika tā kā uz zālītes efektu bišķiņi. Okay. Kas tas var? Viņi pēc zāles nesmirdēja. Tur vispār... Tas bija vairāk tāds, kaut kas viņu prikals. Kaut kāda, tā kā jocīga tabaka nosmirdēja, bet viņiem ir tāda old school Sherlock Holmes pīpīt. Okay. Viņi ieliek tādu tabaciņu, viņi vienreiz viņu tā kā piededzina, ievelk un uzreiz visu novāc. Visu dienu labi viss. Viņš tā kā es pēc stundas vēlreiz bija viena tāda paņemšana, visu, ka jūs tam apsargām prasīja. Mēs iekšā nevaram tur cigaretes pīpēt, mums ir jāiet ārpus teritorijas. Tas nav dēļ ticības, bet noteikumiem drošības. Bet viņš tur stāv ārā blakus, un viņš arī tādu ievelk. Un es saku, tas ir legāli. Viņš saka, tā kā jā, viss kārtībā. Bet viņš tā kā smaida. Un tā kā tu nevari saprast beigās, kas te ir pa īstam un kas te ir tā, kā tev sastāst. Tāpēc tur ir tā, ka visu laiku tāds uzmanīgs. Jo man liekas, loģiski jābūt kaut kam, kā viņi, jo visās vietās jau arī tusē pārsvarā tikai džeki, vai ne? Un sievietes atsevišķi tusējās. Viņi jau kopā baigi neko nedara, ne? Jā, tas sievietes vispār, kur mēs redzējām, viņas, man liekas, lielveikalos tikai. Jo tāpēc, ka uz ielas ir vīriešu mašīnās pa lielam, tu redz kaut kur benzīnā, kas visur strādā vīrieši, ļoti redz, ka tu vispār kaut kur redzi sievieti vai no darbā vai vispār uz ielas. Jā.
Un kas tev likās vēl tāds dīvains? Bija kaut kas tāds, kas tev iekrita, izņemot sausais likums, protams? Kaut kas, jā. Jā. Ne? Es biju pie viena cilvēka, tur kopā ar tevi arī mājās tajā pirmajā gadā. Mēs atkal pie bijām, viņš kā galvu no savu mājas eksotisko dzīvnieku uzrāda balodi. Krātiņā daudz baložu, un tas ir nereāli eksotiski lieta. Tas viņam likās riktīgi kroti. Mums te viņi visi kakā uz galvas, un tur tev... Jā. Kamielis viņam ir tā kā kaķis mums purčikā. Viņam tur daudz kamieļu bijis. Tas ir to arī, jūs tur Patreonā redzēt, ir, kur mēs tur tusējam kaut kādā pilnīgā nekurienē ļoti skaistā vietā, kur čalim nauda arī nebija problēma. Pēc šī gada vēl ko es varu rekomendēt, kas viņam bija īpašs, kad viņam pirmo reizi pat 2 gadiem bija lietus. Nopietni, ja? Jā, viņiem bija 3 dienas, visas skolas, ministrijas, viss bija ciet, bija sarkanais stāvoklis. Jo lietus? Un ārā reāli lietus. Viņš bija bišķi stiprs lietas, bet ne jau tāds, ka mēs vienkārši neiet ārā, jo baigi slapji palikt, bet tā kā stipras lietas mēs saukt, es nesauktu viņu pa vētu. Tā bija krīze, jā. Un tur 3 dienas viss bija slēgts. Tā kā, tur bija jāmeklē. Ir es Latvijā, mums ir lietas, sorry, mēs šeit neko nedaram, viss tā esam ciet. Okay. Un vēl galvenā lieta, kas ir nepierasta, viņiem ir svētdiena, pirmdiena. Viņi pa vienu dienu pabīdīs nedēļu. Tas ir interesanti. Kāpēc arī gonkas tā bija piekdiena, sestdiena, viņiem ir tā kā mums sestdiena, svētdiena. Viņiem svētdiena ir tā kā mums pirmdiena, viņi tā kā to kalendāru pabīdīja pa vienu dienu. Kāpēc tā ir, nezinu? Tas ir, man liekas, arābu kaut kāds Nav tā, ka vienkārši kāds fujaks tur ļoti daudz gadus apakaļ izdomāja, ka viņš negrib būt tā kā mūsu pusē. Mums bišķi kaut kas jānomaina. Viņi jau lasa otrādi arī, ne? Jā. Viņiem ļoti attīstīts angļu valoda, jo viņiem arī viss izskaidrs, viņiem var teikt, neoficiāli 2 valodas. Viņi visi runā angliski un arābiski. Un, viņiem vienmēr uz izkārtnēm ir milzīgi. Viņiem LED akcijas ir mīļākais šops kaut kāds tur. LED akcijas tur, LED akcijas avādā. Jā, jo tāpēc, ka visi ir vienās ledos un milzīgi spilgtos, un uz jebkuras vietas būs šopiņam uzraksts, kad viņš būs angliski, kas lasās tā kā mēs saprotam, un arābiski, kā arābiski viņi lasa no otras puses. Tas varbūt tāds lielākais, kas ir to kultūras šoks, ka viņiem tur, viņi to stāsta to, kā viņi to dzīvo un dara, un tad viņiem tas viss ir savādāk, ka viņi slēgt dzīvo 2 tā kā valodās. Bet tu aizbrauc Zomāne to numuru 13, un īstenībā pirmajā gadā bija kipiši, to pat negribēja pielaist, man liekas, uz gonku sākumā. Nebija kaut kas te tur, ka to 13 bija jālīmē nost no mašīnām. Tas bija līdz, mēs aizbraucam līdz trasē un pajautājām reiz direktoram, jo viens teica, ka tas ir slikti, ka tas ir ļauns kaut kāds skaitlis. Kaut kas tuvu 6 apmēram. Tā skaidroja. Bet viņiem izrādās, ka tur ir ticība, laikam ir, es negribu samalot, vai neviens neapvainojas, bet idejas, lai saprast, ir ticība viena un tur kaut kādas reliģijas dažādas, un tad tur viens saka jā, viens saka nē, un tad tur nevar saprast, viņiem ir tas, ka baigi nevar kā uz katru jautājumu tur paļauties, jo katram tur ir savs viedoklis, un tad nekad neuzzina īsti beigās, kur bija taisnība visām tām pasākumam, ko mēs tur darām. Tāpēc beigās aizēju līdz sacīšu direktoram paprasīt, man tas viss ir jānoņem nost, lai es neaizvainoju kaut kādus cilvēkus un nesāks kaut kādas problēmas. Tad beigās vispār nekas tāds nebija. Šogad beigās vietēji ar 13 cipars. Jā, šajā gadā startā, bet tiesneši varbūt kāds redzēja, ja seko līdz Omanai laivā, tad cilvēks, kas startu palaiž kvalifikācijā, stāvēja ar šo te cepuru 13 un rādīja tā kā Rangers, tā kā good luck, un vienkārši brauc. Un tas nozīmē, ka tas bija kaut kāds izdomāts uzpūsts burbulis par to skaitli. Jā, un tu jūti, kad tas līmenis no pagājušā gada, šī gada, viņš ir pacēlējis vispār. Mums vai viņiem vai sev? Vai kam? Vispār čempionātam Omānā. Tur nereāli diena pret nakti. Teiksim, jā, ok, kas skatījās, tur teiks, ka tur tie pirmie 5-10 čoki. Tur bija tā džeki, kas reāli nemācēja braukt. Jā, bet tie bija uz īpaši pēdējā posmā, viņi bija kaut kur atbraukuši šito posmu kā vienīgo. Kaut kurienes vispār, un viņi nebija iebraukušies, kas tur bija arī kaut kādi filipīnieši atbraukuši, kaut kāda krutā ģimene, un viņi vienkārši stundu pirms gonkas sākuma mašīnas kaut kur izīrēja. Bez braukšanas. Tāpēc arī bija jāsver, daži, bet tas, ko viņi visi ir iemācījušies slikti no Eiropas braucējiem, viņi ir visi sabirkuši, jo viņiem piķis tur, kas brauc loģiski. Viņi sabirkuši Valīno, kas ir, tas vesels stāsts, kas ir Valīno. To arī īsmā ieskicē, jo, tas ir ļoti dārgas es saprotu, viņas ir dārgākās, man liekas, drifta riepas. Jā, tur riepa apmēram vidēji pie 200 eiro maksā gabalā,
Un ja mēs, teiksim, latvieši braucām ar riepu, ko mēs Latvijā braucam, Latvijas sezonā viņi maksās, tur tā cenā mainās, no inflācijas bet no 60-70 eiro maksā mūsu riepa, un tā, ko brauc Eiropā, maksā 200 eiro. Kāda ir starpība? Tā riepa ir daudz mīkstāka un lielāka saķera, mašīna brauc ātrāk. Bet vajag jaudu arī. Jā, loģiski tev vajag... Ja tev nav jauda, tu nevar vispār neko izdarīt. Bez 800 zirgiem tu viņi nevar izspolēt. Mēs nerunājam pirmajā robā, mēs runājam uz 100 km/h viņu izspolēt. Ieskrienoties 4. ātrumu, ja? Tad tādu riepu nav vispār. Es teiktu, ka tu uzliks uz savu M4, es gribētu teikt, ka viņš nevar viņu izspolēt. Nē, es domāju, ka noteikti, ka nē. Tā, vienkārši arī viņi lauž detaļas tajā mašīnai tā riepa. Un tas ir tas sliktais, ko tie vietējie iemācījās. Viņi brauc ar tām riepām? Viņi izdomāja, ka problēma ir nevis braukšanas mākslā, bet riepās, ka vajag ātrāk. Un tagad viņi salika to. Un tad pēc tur sanāca tāda mērķis, kas skatījās, ka viņiem tur nesanāk līdz galam, jo ar viņu ļoti grūti braukt. Tur skilam jābūt īstenībā, lai saprastu vispār, kā jā, tu nedrīkst vispār gāzi laist. Viņiem būtu vienkāršāk uzlikt kaut kāds lētāks. Viņi varēja, es viņiem jau teicu, jūs varētu braukt ar ielas riepām, izbraukt kvalifikāciju un pēc tam nākamajā dienā domāt, kā jūs tandēmu nosakosiet. Jo, ja tu nenokvalificējies, man vienmēr visu mūžu bijis pirmais, es kvalificēties, ir mērķis. Nevis domāt par to, kuras tandēmos aizbraukšu. Ja tu nekvalificējies, tev nemaz nav tās nākamās dienas. Tu vari varbūt ātri izstāstīt noteikumus tiem, kas varbūt driftu. Es gan pieļauju lielu daļu saprotu, bet tev jātiek vispār sākumā kvalifikācija pirmajā dienā, ne? Tev ir vispār jātiek tajā iekšā. Tev ir 2 braucieni, ja? Un tu teiksim, idejas, ka tur atbrauc uz sacensībām 40 cilvēki, 30, visi nobrauc kvalifikācijas braucienus viens pats, tu nobrauc visu trasi, kā tiesneši ir pateikuši. Un tādas tev ir 2 iespējas. 2 reizes nobrauc un saliek par to punktus. Un tad labākie 32 tikai tiek sacensībās. 8 uzreiz pieņems iet mājās. Tu pirmo brauc tādu drošības, tā, lai iebrauc punktos? Es pārsvarā, galvenais ir dabūt ielikt kaut kādus punktus bankā. Un otrajā bankā. jau māc... Jā. Sāk, tu sēdi uz starta un tā kreisā kāju sajūga trīts, un tad tev ir kaut kādi stresi, panika. Man liekas, ir tik stulbi, ja tu pirmo sameties tev nolīt, un tev jābrauc otrais, lai tu trāpītu. Man liekas, tā ir. Tu vienkārši svīsti, sēžot. Tas nav, man liekas. Jā, un tev ir stress, kad vienkārši tu aizbrauc tik tālu, vai ienē pa Omānu, tad es kaut aizbrauc te patās līdz kaut kurienē, tu esi iztērējis tomēr līdzekļus un vispārējo atbraukt tur un vispārējo darīt, un tad tu vienkārši aizbrauc mājās bez rezultātu, un tas, ko tu galvenais negribi. Tad ir kvalifikācija un tad, teiksim, tie, kas ir tie 3 divniekā, viņi sarindojas no 1. līdz 32. un pirmais brauc 32. tandēms 2. jau. Pirmajā posmā, kura vieta tev bija kvalifikācijā? Kvalifikācija 20 kaut kāda slikti. Tu jūti, ka kaut kas tev nevarēja iebraukties? Viņiem noteikumi tiesāšanas, tajos mēs neiedzināsimies. Kad tur sākumā iedod 100 punktus, un tad tev ņēma nost, pieņemsim, ja? Jā, 2 vārdos, ja mēs visur Eiropā sākam ar 0 punktiem un braucienu laikā krājam līdz 100 viņus, tad tur mēs sākam ar 100 un mums ņem nost punktus. Un tad tas bija tas, kas nevarēja īsti saprast to sistēmu. Bet tas ne tikai sistēmas vainas dēļ, visiem bija viņa vienāda, bet vienkārši tas, kad, vienkārši tas nebija to, pirmkārt, tas, kā jums iepriekš teicu, ka motori bija salicis stundu, bet nedēļu pirms mēs iekrāmējām. Tu nebija neko testējis? Mēs nezinājām, jā, mums ir 800 zirgi Daino stendā, mēs bijām stundu pa lietu pabraukājuši trīniekos un ielikām viņu konteinerā. Vienkārši zinām, ka viņš ir rūts. Bet tā, kad tu izbrauc Omānā, tev bija tāds, šitā ir tēma, reāli bija vērts čakarēties. Tā bija, tāpēc, ka mēs 800 zirgi un 1000 Newtonmetru, es saprastu, tas ir vairāk nekā Lamborghini. Viņš tā kā spolē visus ātrumus, kurus tu gribi. Viņš visu dara, un tad ir tas autosporta darbs, to mašīnu vēl saregulēt, lai viņa, jo, teiksim, vienu jaudu viņa vajag citus regulējumus, un tur vajag citus, lai viņi arī ir ātri, nevis vienkārši viņu spolē un ir dūmi. Tu tam vēl līno riepām esi mēģinājis, bro? Jā, mēs vienas pamēģinājām. Atkal, citu regulējumu kaut kas tāds, bet mums vai prasās, es nevaru viņu, tev ir milzīgs ātrums, bet tā mašīna negrib braukt šķērsā, viņa grib sakt taisnoties. Tas sanāk, tev baigi agresīvi viņa jālauž. Jā, un viņa lauž tā visu detaļas nost. Bet ātrums tic? Jā, noteikti. 20%, 30% vismaz ir ātrāk. Tas tāds īstenībā, ja tā padomā, kā attīstās drifts vispār, kad mēs esam tikuši līdz tādām riepām, kas ir killeri pilnīgākie, kur tu vajag jaudu, un arī ne visu to var atļauties. Tas ir tāds baigais uz gonku. Uz gonku vispār, cik aiziet nauda, pirmais posms, pieņemsim, Omānā. Tur daudz riepas tev aizgāja. Mēs nonāksim, kāpēc, bet vispār, cik aiziet. Vidēji tādā Latvijas, Baltijas līmenī mēs rēķinu uz sacensībām 20 līdz 30 riepas pro klasē. Tas ir augstākajā pieeja. Zemākajās 3 klasēs varbūt var kļūdīties.
kā puiši tagadējām jaudām brauc un vispārējo, bet es atceros, ka es braucu 10 kaut kādām riepām strīkosē. Un es varēju 2 dienas tur braukāt, jo tāpēc, ka tu tur vari kapāt, un viņš nebeidz. Bet tur riepa arī maksāja tajā laikā 25 eiro mazajā klasītē. Ja? Tur 250 eiro iztērē riepās 10 un aizbrauc. Pats ielai degvielu bākā un tikai braukājas. Tas ir forši un var ar to sākt. Prokosā jau traileri, visas tās lielās pusliku riepas un tādā. Mēs saprast, mēs braucam 200, es braucu 265 platumu riepu un 18. Visi brauc ar 18. Bet tagad daudz, kur atļaut ir lielajos serijos, arī Omanā bija 285. vēl platāka riepa. Nu, tas ir tāda kārtīga jau džipa vai... Gaļīgā, jā, tev milzīgi platuma riepu, kas mums jau braucam nevis ar parasti, bet pusliku. Nu, un par tām izmaksām tur reņi, kā, nu, tur katram jārēķina savus, jo kādu riepu tu brauc. Nu labi, cik tev aizgāja riepās vienā posmā? Vidēji? Nu, vidēji 20 līdz 30 riepas aiziet. Un viena riepa, cik maksā? Tas ir Baltijā. Tur mums aizgāja vairāk, bet, nu, mūsējā man bija 65 eiro riepa. Okay. Nu, tagad uzkalkulējam, klik. Daudz. Garš. Nu, ar degvielu viens tāds posms, man riepas un degviela, kā 2000 eiro izmaksā. Un ja tu brauc ar tām, tad būtu, treņa riepas, tev būtu 6000 plus degviela jau. Nu, tāda ir starpība, bet arī... Nu, amortizācija uzreiz arī pacējās, jo tev tur lauž to taču ko. Bet runājot par degvielu īsumā Omānā, kā viņi eksportē naftu, viņi tā kā ir degvielas lielvalsts, bet ir baigais prikols, ir jāmāk tur pirkt degvielu. Pareizi. Jā, mēs šogad neviens nebraucām ar benzīnāku degvielu vairs. Neviens, jo pagājušajā gadā jūs braucāt, un kas notika? Tas arī ir Patreonā īstenībā, bet to var ātri pārsteigumos. Nu, īstenībā diezgan tā nepatīkam. Pagājušajā, mēs bijām ar Nikols kopā, un mēs apbraucām ar tiem 500 zirgu motoriem, kurus Latvijā mēs braucam vienkārši ar Circle K, vai viedas, vai nav kāda benzīna tanka 98. degvielu. Vienkārši tas, kas ir, dārgākais, 98. dārgāks par 95. Ja? Tad mēs ar tādu braucām un nebija nekādas problēmas. Aizbraucam uz turieni arī domājam kaut kādā, ja nemaldos, Shell V-Power, kas ir dārgākais. Slikts, tieši tā. Izrādās, ka viņiem tas oktāna un Eiropas Savienības standarti ļoti augsti. Mēs varam nebaidīties, es domāju, gribētu teikt par mūsu degvielu, jo nekad neesam saskāršies problēmu, bet tur ielējām dārgāk kaut ko atradām. Un tas sanāk... Tas ir 55 centi litrā. Dārgākā bija. Cik lētākā viņiem ir degviela? Lētākā bija kaut kāda 40, 36, kā kurā vietā. Bet dārgākā un tā sanāk 98. vai kas? Mēs tā domājam, viņš saucās, mēs ko ielējām, Kongra bija Shell V-Power. Tas nav šūtauts, ka tur kaut kas slikts Latvijā Shellam nebaidīt. Es tā kā negribēju to pateikt, bet vienkārši tur tas bija vienkārši lielākais benzīna tīkls, kas izskatījās smuks un kvalitatīvs. Jā. Mēs paprasījām, kas ir jums labākais. Viņi teica, šitais mēs ielējām. Mums sāka mašīnas, mums nav resargulācija uguņus šaut. Viņi sāka uguņus šaut pa izpūtē ārā. Jā, izstījās labi, bet kaut kas mēs sāka saprast, ka nav labi. Un vienam no mums beidzās dzinējs. Un tad pēc tam vienkārši bija jārebulot dzinējs tur uz vietas dzīvojot, un tas arī nav viegli. Visas detaļas no kaut kādas Dubajas jāsūta un instrumenti jāmeklē, un daudz kas viņiem tur nav, jo es saku, viņi jau ir attīstības stadijā. Un tas bija pagājuši gadu, kas notika, jā, kad mēs cīnījāmies degvielu, un tad mēs meklējām un pirkām. Jo mēs šogad tas, ko mēs izdarījām, mēs uzreiz pasūtījām sporta degvielu, jo šogad brauc ar etanolu, vairs nevis ar 98. parasto, bet es braucu ar bioetanolu, ar spirtu saucamo. Un nācās sūtīt no Dubajas jau sporta kannās, un tad jau degviela sāk maksāt 4 eiro litrā, un tas jau vairs nav patīkami. Tad jau degviela kļūst par lielu izdevumu, ja tev bija 55 centi, un tad no sērijas pa sacensībām izterēs 100 litrus, ja tur 60 eiro, tas tā kā salīdzinoši tā pārējā fona nav izdevums. Ja tagad tev jāsāk, ir tagad jau 400 eiro, jo 4 eiro ir 100 litri, ja tur aiziet uz gonku. Paceļot jaudu, viņš vēl ēd pats vairāk arī, un tad tur ir tā, ka tev degviela kļūst jau par lielu izdevumu. Ja bet bez tā nevar, grib to latiņu. Un tā vajag drošību. Te jautājums, vai tu ielēsi tagad, neteiksim nožīdos, bet ielēsi parasto degvielu, tev mašīna nestrādās tik labi un uzspridzinās motoru, kas maksā lielu naudu. Tikai tāpēc, ka tu iekonomēji uz degvielu. Tas mirkļa vājums tev var maksāt pēc tam visas sacensības, visu un negulēt, snākt skrūvēt un tērēt vēl naudu. Tad tagad degvielas lieta ir atrisināta, un viss bija čotka, vai ne? Jā, vienkārši pēc par dārgo. Par dārgo, jā. Rekur arī jautājums, tad vispār tački ir jāvada ar kuģi, tie ir vairāk mēneši, ka viņi mauc cenu, mēs nezinām, bet kad es biju Omānā un es gribēju
man gribējās vienu tačku atzīt uz Latviju, tad man liekas, Kaspars kaut ko teica, ka tas varētu būt kaut kāds, es tagad negribu samelot. Es dzirdēju kaut ko, ka no 2 līdz 5 šogad kaut ko tur runāja pa konteineru. Jā. Cik liels vai dubultais, mazais, es nevaru... Bet bija dārgāk ar muitām nekā no Japānas. Tas točin, man liekas, tā ir kaut ko tādu no Japānas, man liekas, lētāk ir. Ja es tagad trackingoju to mašīnu, kas man tagad nāk, skatos, kur viņi brauc to kuģi. Un izskatās, ka viena galvenā problēma ir tas, ka tas kuģis tā kā autobuss piestāja tur kaut kādās 3-4 ostās pārkraujās. Tāpēc tas ir ilgi un dārgi, jo, man liekas, tās visas izmaksas, jo nav tāds Omāna Rīga huģis. Jā, žēl. Nav tāda. Bet līdmašīna tāda nav. Tā kā, tur es domāju, tas viss tajā termiņā, un īpaši tas, kas tagad notiek ar to Suecas kanālu, ja kāds sako līdzi, tad tas mums baigi. Nu, tur ir čau, jo jums tagad tā mašīna ir jādabū apakaļ, un dēļ tā, kad ir tie nemieri tajā reģionā, un tur sprīdzina kuģis, un viss kaut kas notiek arī, tad idejas, ka viss, tādā ātrā geogrāfija, tad kuģi brauc caur Sarkano jūru, Suecas kanālu, visi, kas braukāja uz Eiropu. Tagad visi brauc apkārt Āfrikai, tikai 9000 km līkumu. Tikai 9000 līkums? Jā, jums Omānā vajadzēja būt vispār janvārī sacensībām. Mums jau viņas pārcēlās, mašīnas izsūtījām 15. novembrī, viņām vajadzēja būt Ziemassvētkos tur, un janvārī mēs jau braucam Gonkus, un janvāra beigās esam mājās. Bet tā, ka viņš brauc apkārt Āfrikai, pielika termiņu klāt, un Gonkus pa mēnesi pārcēlās. Tad mēs bijām februārī, un tagad mēs jau bijām baili par to, kad tās mašīnas atnāks atpakaļ, jo tagad viņas tikai 3. martā izsūtīja, un viņas tagad apstājas Āfrikā, pēc tam vēl kaut kur apakšā Āfrikas, tad... Viņas apdrošināts, ja viņas pazūd? Tas ir tā kā, es nezinu. Jā, papīrus Nikolas komanda kārtoja, tāpēc tā vienkārši bija vieglāk vienā konteinerī, tomēr salgā mašīnas, un tad viens baigi tā, gan jau viss būs labi. Jā, es varu pateikt to, ko es dzirdēju, kad pirms Omānas tieši bija Dakāra, bet tā kā mūsu mašīnas jau bija izsūtīts, un Dakārā tai jemenieši kaut kādi no Suecas kanāla vienu nozaga Dakāras kvadriciklu vai bagiju, un tāpēc viņš nepiedalījās Dakārā, un viņam pazuda tā lieta. To es zinu. Sanāk, viens fujeks braukā ar sportā. Kaut kur, kaut kādā tur Jemenā viens vienkārši paņem Dakāras bagiju, es nezinu, kā viņi nozakt ar konteineru no kuģa vai kuģi visu. Wow. Tad mums bija tāds lūdzu, lai mūsu mašīnas vispār atbrauc turien. Tagad mēs lūdzu, lai viņas atnāk atpakaļ. Mums Jemenāk tagad kebab fighters moks, un drīz varēs ēdnīca taisīt. Reklāmu. Bet viņam arī nekas, man mierinājums, viņam arī Dīna un Čirbas vāģis Nikolas. Es domāju, ka ņēma Dīna mašīnu. Nē, viņi visām, vienmēr viņi tur 4 tā pa ielām. Iedomājies, viņi savu čempionātu var uztaisīt. Jā, uzreiz. Klausies, Kroģer, kā var piedarbināt šo mašīnu? Arābi kaut ko. Salam aleikum, habibi. What this button do? Klausies, kā viņi dzesējās, uz tam viņš temperatūra kāpi. Klausies, vecīt. Būs jau labi. Kad sola maijā viņi tagad ir šeit? Jā, šobrīd tas datums laikā mainās. Bet maijā? 4. sarkanais datums. Tad nebūs. Jā, tā ir 6 dienas sarkanais datums, pirmdiena pārcelt tā brīvdiena, mums pirmdienā jābrauc uz citu čempionātu ārā ar to mašīnu. Un tas mums ir tāds... Tā kā jūs aizbraucāt haosā, tā arī jūs brauksiet tālāk, visticamāk, vai ne? Par taviem nākotnes plāniem es vēl papļāpāsim, bet vispār kā vietējā publika Omānā, mēs zinām, ka mums Latvijā ir ļoti spēcīga driftu komūna un arī ļoti liela fanbāze vispār driftam, cilvēki ļoti mīl driftu. Kas notiek Omānā? Viņiem tas kaut kas jauns ir, kā viņi reaģē uz driftu, kā driftu? Viņiem ir vesela asociācija, kas nodarbojas ar visu sporta veidu ieviešanu un popularizēšanu, jo nemaldos, negribu samalot atkal valstis, bet arī Dakārā bija daudz vietējie braucēji, kas ir populāri no tā reģiona, un tāpēc arābu tā kultūra seko rallija un tādiem sportiem, bet visapmeklētākais sports, ko mēs arī pārbaudījām, neticēsiet, ir tas, ka tu tur ir redlainā vienkārši motoru un šauj uguņus. Un reāli tas tur iedarētos. Jā, tur ir vienkārši, es negribu samalot, kā viņš sauc viņu to pasākumu, bet kad viņi vienkārši paņem kaut kādu turbo dzinēju vai parastu un vienkārši redlainā daudz. Māc līdz galam. Jā, bet nespolējot riteņus neko, tikai kāds ir atsitiens. Antilāks vai kaut kas tāds. Un tas ir visapmeklētākais pasākums. Jā? Neviens nevar savākt tik daudz, viņa teica pasākumā. Sanāk, pirmajā vietā ir brīvbiļeti pie ausārsta? Naudas balvu, nē, tur gan jau jauns dzinējs vajadzīgs tam pirmajai vietai. Tur ir reāli sprāga cilvēkiem.
bija, kā mēs paši skatījāmies, bijām tajā pasākumā, mums bija malā drifta mašīnas, un tur pa vidu bija tas pasākums, un viens Mustangs taisīja skaņas un vispār šaudījās, viss fantastiski. Vai viņš pat nekūpina, neko nedara? Viņš vienkārši stāv un spridziņ, ja? Nē, viņš neitrāli, jā. Malc, ja? Vienkārši, tu iedomājies saslēdz viss, ja tev ir kaut kādi īpašai koķīši, kas tev kaut kādu boostu dod, vai kaut kādu antilāgu, un tad vienkārši spridzina, nāk uguņi pa izpūtai, un tas ir tas, kas viņam vajadzīgs skaņa. Reāli, sorry, bet Kalašņikovs, tā, viņiem tas arī, tā kā kaut kā. Man šajās, kad Latvijā ir, teiksim, antilāgas sacensības sveiciens Švābei, man riktīgi patīk tā lieta, bet man baigi nepatīk atrasties tur, tāpēc, ka, man pēc tam ausu džinkst nedēļu, Nē, viņi tur pusmetru attālumā, cik no žogs bija tuvu nolikts. Tik arī mums. Jā, bet tur pēc tam arī bija storija, ka tiešām pēc tā pasākuma jau, ka tur ir mašīnas nodegušas, pat dažām dārgas mašīnas. Bet reāli viņiem ir sanāk, kad viņiem ir piķis, viņi nopērk, viņiem ir rekuri show sections, viņiem, kas nav arī baigi jādara, tev jāiekāp, iedod meham, uztais man normāli dzinēju, kurš lītās uzblēzīšu gaisā, apstājās, ieliekas neitrālē un mauc, un pēc tam vēl kaut kādu kausiņu dabū, un viss notiek. Man liekas, easy game. Jā, pat naudas balvas bija. Pat naudas balvas bija. Es mošu pietuvināties. Tas bija visapmeklētākais pasākums. Ko mēs varētu tādu foršu uzbūvēt pa lēto? Mēs, kad braucām drifta parādē, viņam neinteresē dūma un tūs šovs. Nevis neinteresē, bet vislielākā interese parādē ripinoties garām bija nevis, ka tu viņam pamāji, bet viņš tikai... Viņš tikai bļauj, jālā, un rāda roku, tas nozīmē, ka lai tu tikai dod ručkā kaut kādu skaņu. Tad tu izbēs viņam bungādiņas, un viņš tev rāda židā, ja? Jā, jo tu skaļāk un trakāk, jo viņam patīk labāk. Ok. Ja uguņi vēl, tad vispār viņi tur spiedza. Jā, Amerikā nav limita drift tačkām tam visam pasākumam, tad viņiem arī tur nav limita. Eiropā jau gan mums ir limita, ne? Arī Masteros, ne? Mēs arī speciāli braucot Zomāni ņemam nost galu bundulu. Lai būtu skaļāk, un tad viņam patīk. Jo tu gan jau kādu punktu arī dabū par skaņu. Driftā, es ticu. Sekotājs. Jā. Kā trasa bija uzbūvēta Omānā šogad? Jā, un asfaltu uzlēja visam tam placītam. Jā? Slidēja? Bija daudz kvalitatīvāk. Viss bija konstantāk, jā. Tās gumijas slid? Vairs viņas nav. Nē, tas uzkrāsots, jā. Jā, tas ir tā izlidotā, jā. Kad trāp, tad ir slikti. Uz tām zilajām lietām, jā, baltajām līnijām. Bet pēc tam, kad aizbrauc ārpus trajektorijas, tad ir viss slikti. Jo tā specifika pa driftu ir tas, ka kur mēs visi braucam ar to perfekto līniju, mēs uzdzenam gumiju pāri, un tad saķeri palielinās. Kā tu nobrauc uz parastu asfaltu, tad tu negaidīji to, ka tā slīdēs. Tu biji plānojis, ka notiks savādāk un ieskrien sienā, vai kaut kas tāds, tu aizslīdi. Jā, īstenībā baigi jādomā. Mēs saucam to vienkārši par status, kad es kļūstu par pasažieru mašīnā un visu. Jā. Bet tad tie vietējie, viņi principā viņiem arī darētu, ja jūs tur visu forši sabraukt, tur tās zvaigznes no Eiropas un no pasaules un vienkārši maukt antilāgu. Jā, pēdējā posmā mēs ar Nikos uzbraucam to šovu, viņi bija daudz priecīgāki, man liekas, par parastu tandēm. Nekā par parastu tandēm, par to šovu, jo pēc, ka tur ir saulītis, tur ir skaņa, kaut kas rūts un kaut kas notiek, un tad tas viņam patīk viņam. Jā, tas ir labs. Un tad reku par tiem vietējiem pašā Omānā un vispār tajā pusē mēs jau mazliet runājam, bet tur ir arī kāds, kas normāli drifto. Tā kā tiešām, vai viņiem ir drifters, kas varētu atbraukt uz Eiropu un reāli nokapāt riktīgi labi? Ja būtu savs, tad jā. Savs? Jā, jo tur ir tik smieklīgs stāsts, ka es teiktu, 95% braucēji pat nav logu mehānisma tīrītāji. Logu tīrītāji mehānisma. Nerunāsim par slotiņām. Vienkārši nav. Viņam tas lietas nekas nenotiek. Tieši tā, un vienkārši viens no tiem braucējiem, kas tur ir, viņš nav vietējais, bet no tā gala ir tāds Ahmed Daham, ko zina, kā Red Bull braucēja. Viņš atbrauc bija uz Rīgas driftmaster posmu pāris gadus atpakaļ, un viņam sākās lietas, un viņš šeit, what is that? What I have to do now? Kas ir jādara? Man viņam pat nebija. Viņam bija jāatrod Nissanam, kas viņam ir 13, 14 Nissanam, bija jāatrod logu slotiņu mehānismu Latvijā, kur nevienam tādas mašīnas gan arī nav. Okay. Jo tāpēc, ka viņam nav ar ko vienkārši, viņam nav pat paredzēta tāda funkcija, kad viņam vajadzētu jātīra logi no lietas. Jā. Un tāpēc es saku, pa sausu viņi varētu. Tur ir cilvēki, kas arī brauc un labi brauc, un tas arī pierādās, kad tur negāja viegli arī tam pašām dīnām, arī mums. Sanāca visi Eiropu braukt, bet nevis vairāk ar vietējiem. Pārunāsim par tevi. Pirmais posms Omānā, tu brauc, un reāli pirmie batli, tu vinē, un tu jūti, ka tev aiziet tā lieta, ja? Kāds tev sajūts vispār bija? Mums bija slikta kvalifikācija, kā es jau iepriekš minējām, un sākām no kaut kādas 20 kaut kādas vietas,
40, neatceros, 5, pieņas bija cilvēki, ja, kaut kas tāds, un mēs sākām no kāds 23. Mēs zinājām, ka mēs sākasim no apakšas, bet vienmēr tas foršas teiciens, starting from the bottom. Un man pat patiesībā iepatikās tas, kad es pirmo braucienu, ko tas nozīmē, ka tu esi no 1. līdz 32. brauc tandēm. Jo tu sūdīgāk nobrauc kvalifikāciju, jo tev jābrauc spēcīgāk. Jā, nomināli. Jā, un tie, kas pirmie 16, ko tas nozīmē, tandēmā sāk pirmie braukt pa priekšu. Un pārējie, tas, kas no 17. 32. savā tandēmā brauc pirmo sekojošo. Un tas, kas brauc pa priekšu, idejas, ka viņam jānobrauc perfekta līnija un otram jānosako. Tā ideja driftā, vai ne? Tajā brīdī, kad tu uzreiz sāc otrais, tad tev nav variantu, un tev jāiet all-in, jo tu nezini, kā viņš tev nobrauks. Un tāpēc tu uzreiz, tā kā, man pieņemsim, izskatās, ka pēdējo 2 gadu laikā ir iepaticies labāk sākt tā kā sekojošam braucējiem, jo pirmkārt, starp gonkas sākumu, kaut kad iepriekšējo treniņu vai kaut kvali, kad mēs braucām, ir kaut kādas stundas pagājušas. Tu esi tur paēdis, pagulējis, vēl kaut ko, tu esi jau nevar sagaidīt to startu. Un tev jau atzīstis, teiksim, pārdedz arī bišķiņu, ne? Jā, tu sāc stresot. Un tāpēc man patīk, tas pirmais brauciens ir sekojošais, tāpēc, ka man neprasa perfektu vadošo braucienu. Un es viņam sekoju, un man vienalga, kur viņš brauc un kur ir trase. Es vienkārši maucu durvīs, vienkārši sekoju, kur viņš brauc pēc iespējas, cik es varu to izdarīt. Jā. Un tas man patīk, es tā kā iesilstu, es vēl nobraucu labu braucienu, man ir adrenalīns šausmīgi uzkāps, jo pa priekšu nav tik interesanti braukā sekot. Tā ir, jā. Jā, man adrenalīns ir augšā, un man tāds, davai, tagad es arī varu nobraukt vadošo. Un tā kaut kā tas pirmajā gonkā arī aizgāja, ka tu vienkārši sāc no pirmā brauciena jau tā kā ar all-in un saties, kur viņš brauc, un tāpat baigi neiniciē, kur ir siena vai kaut kas tāds. Ja viņš brauc uz sienā, nu gan jau, ka es braukšu līdzi, vienkārši, jo es skatos uz viņu, nevis uz trasi. Jā. Un tas ir tāds, kas mums, man liekas, bija tā, ka šogad, tas ir slikti, bet mums tagad ir tāds pušs, ka mēs tā bišķi nepareizi braucam ar domu, ka no apakšas. Tev tā vienkārši patīk labāk, kad ir. Bet vecīt, es skatījos, es biju šokā. Tev aizgāja tandēms, tu kāpi pa to egli augšā, un tad tev bija, mums iekrita latviešu duēls, top 16 laikam, jā? Nē, pats pirmais tandēms. Top 32? Jā, jo Nikols augstu kvalificējās, un mums sakrita tā, ka pirmā gonka. Un tas likās tā, lūdzu, tikai nē. Zigai, ka 2 letiņi jau, kad viens točni izskatīs uz to top 16. Un, es pateikšu godīgi, neviens jau baigi negaidīja, ka tu vinnēsi Niknaku. Es viņam pusdienās to pašu teicu. Jo man parasti... ārā, ka man tikai ātri beidzās tā gonka jau. Jā, jo parasti, ja mēs paskatāmies vēsturi, tad, man liekas, tu Niknaku tādās sacensībās nekur nebija vinnējis. Ne? Ne sacensībās nekur nebija vinnējis. Jā. Autosporta jautājumu. Jā, un tad pēkšņi tu reāli vinēji viņu un reāli tiki tālāk un aizkapājies līdz 3. vietai, par ko vecīt īstenībā visu cieņu. Tas ir ļoti labs rezultāts, ņemot vērā, kāda konkurence Romānā šogad ir. Kādas sajūtas bija tad? Bija forši tajā brīdī, kad tu brauc, tu viņus nejūti, un tu pat nezini, kurā tu topā esi. Žēl, kad pret Nikos nesanāca mums līdz galam nobraukt īru braucienus abus. Kas tur bija? Otrajā braucienā, kad es braucu pa priekšu, bija mums kontakts, un Nikols sagriezās sanāk, jo viņš ieskrēja manī. Ja es būtu nobraukšu līdz galam, tad Niknaks būtu vinnējis? Vai viņam bija? To es nezinu, mēs pirmajā līkumā jau uztaisījām kontaktu, līdz ar to, tas ir tikai 10% no trases, tāpēc es domāju, ka viņš, zinot viņu, viņš taču man tā kā būtu spiedis maksimāli durīs, un tad jau būtu tiesnešu vērtējums, jo mēs, tu nevari zīlēt kafijas biezumos, kas būtu noticis. Bet jums, kā arī čomiem braukt, nav vienkāršāk? Jūs jau zini, kā viens otrs brauks. Var uzticēties. Jo baigi svarīgi tā uzticība, jo tu tomēr zini, ka viņš netaisīs kaut kādas tur. Jā, tas, kad arī, vismaz mēs zinām taču, kad es gribētu teikt, ka mēs netaisam nekādas ne pret vienu kaut kādas schēmas, kad, jo, teiksim, braucot, tu vari kaut kā piebremzēt vai vēl kaut ko izdarīt, vai, nezinu, kaut kādā leņķī pabraukt. Tā kā Vasiļavskis? Jā, negribēju saukt vārdos nevienu, jā, bet, ka tu vari, teiksim, tā saucams pats tavas taisīt kaut kādas. Jā. Un es vienkārši tā īsti nekad neesam braukuši, un tu arī zini, ka tev nav jādomā. Tu zini, ka mēs viņu vienmēr esam braukuši vienā stilā visu laiku maksimāli pilnā gāzē, un tad tu vienkārši zini, ka mauks. Tu vienkārši mauc uz pilnu, un tad tu zini, ka viņš brauc, Bet vispār driftā, labi, tiem, kas vispār mēģina iebraukt, kas tā visu to driftu bildi,
ir kaut kāda veida, ka braucēji iegūst pārsvaru, vai varbūt kādreiz, ka nebija tās gaismas bremzējot vai kaut kādas. Vispār driftā eksistē tā, ka vispār Omānā tu saskāries, vispār citu braucēju, viņi visu baigi tīri brauc, vai tu jūti, ka tu vari nesaukt kaut kādas vārdus vai ko, bet kad jūt, ka, jo es zinu, ka Dīns nekad nečukarējās. Viņš reāli brauc savu, man tā liekas, kas brauc savu to tīro līniju, un viņš zina, kā jābrauc, un viņš visu laiku tā kā robots arī brauc. Bet vispār braucēji, jo tomēr tā stāvka liela, un tev tā izslēgšana un tā tālāk, un tad mēģina kaut kādas prikolas taisīt vispār. Es domāju, ka gribētu teikt, ka lielākā daļa braucēju neviens nedara to speciāli, bet ir tā, ka mazums tev tehnika kaut ko, nezinu, turbo nogļuko, teiksim tā, vai kaut kas tāds. Uz brīdi, vai arī tu nepārmeties pārsvarā tehnisks tavs erors ir, ka tu pārmetienā vai kaut kur neiebrauc tajā, teiksim, kastē pareizi, un ka tu gribi sevi nolikt pareizi, un tad tu sāc saucamās korekcijas taisīt. Un, ja tas otrs čoks ir rēķinies, ka tu brauksi perfekti, un tu neizbrauc perfekti, un viņš ir bijis ļoti tuvu, tad ir ļoti liela iespēja, ka radīsies tas kontakts. Jo tāpēc, ka viņš neparedz, ka tu tagad pēkšņi dubultā piebremzēsi. Bet tā vaina sanāk, ka tu esi pat tuvu tajā brīdī, vai tev jāparedz? Tu nekad nevari būt pat tuvu. Ko tiesneši teiks tajā brīdī? Tu taisi korekciju uz līkumu, asu leņķi pēkšņi paņem, un tas ir tik tuvu. Jo, teiksim, arī Nikolas, viņš vienmēr brauc ļoti agresīvi un vienmēr ir ļoti, ļoti tuvu. Un līdz ar to šādas korekcijas arī viņa brauciens ļoti bieži redzēs, ka izčukarē. Tev ļoti grūti nosakot un paredzēt, ko viņš darīs. Tāpēc vienmēr driftā ir viens tāds galvenais teikums, bez perfekta līdrana nav labs chase-runs. Jo tu nevari sūdam nosakot. Tas nav iespējams vienkārši. Un tu vari, cik labs braucējs gribētu būt, tu vienkārši nezini, kur tas cilvēks otrs brauks. Viņš kaut kur tur savā nodabā kapā kaut kur šķība. Tāpēc arī ļoti bieži redzēt, kad sākās top 32, un tas ātrākais pret lēnāko, viņš pat nemaz baigi nelēna klāt, tāpēc, ka viņš zina, ka viņš negrib beigt savas sacensības šeit tikai tāpēc, ka viņš nemāk savu līdranu uztaisīt, skatām, ne? Jā, tas arī, kāpēc liekas, ka top 32 neviens necenšas, tā nav. Vienkārši visi skatās, kad, ja tur sakrīt kārtas ar nepieredzējušāku vai, teiksim, jaunāku braucēju pret pieredzējušāku un labāku, tad vienmēr nepārcenšās ar kaut kādiem secinājumiem, tāpēc, ka vienmēr jebkurš var izšaut. Ja, un tad vai viņš pēkšņi nobrauc kādu labāku braucēju, neko, viņš vienkārši zina, kas ir jādara, viņš kaut kur pieredzējušais braucējs turēsies kaut kur aizmugurē. Bet tāpat tas neizbēgs. Tas nenozīmē, ka ir jābrauc tur 10 metri aiz viņu. Ja, tas nozīmē tālāk pabraukt, tas ir 1-2 braukt aiz viņu, pusi mašīnas korpusu. Vienkārši nebraukt durvīs. Bet kāda drifteri kā tāda, kas notiek labi, ir sacensības un viss, bet sacensības arī padokā, pitstopos un viss. Kāda enerģija tur Omānā vispār? Es zinu, ka Latvijā arī mūsu brāļi bērziņi vienmēr ies kādam palīdzēt, un arī ir citi ļoti izpalīdzīgi, un viņi viens otru, tā kā, mēs esam maza valsts, maza komūna, un viens otram cenšamies palīdzēt. Kas notiek Omānā? Tur ir, gribētos teikt, ka vēl draudzīgāk, jo tāpēc, ka ciešāk. Jo mēs esam tā kā tiešām, ja paņemsim Rīgas boksus, tomēr starp boksiem mēs paņemam kaut kādu savu personīgo telpu, tur, 1-2 metri starp teltīm, vai tur... Latvieši, jā. Bet vienkārši tas tikai tāpēc, lai nebūtu viens otram uz kājām. Tur ir tā, ka mēs esam salikti pa konkrētām tā kā stāvvietas izmēra vietām. Un visu. Un tā kā mana telts vienmēr būs katrā pusē ar kaut kādu citu teltu sasiets kopā. Un tā kā jūs esat gribi vai negribi, tā kā jau tā kā kopā vienā istabā sēžat apmēram. Un neviens neliek starp nevienu sienas pa vidu. Bet viņu mehi nav tāda gadījumā, kad mūsu mehi ir kā 3 stāvu augstāku līmenī nekā viņu vietējie. Jo man tas vibes pagājuši gadu bija kvalitātes ziņā. Jā, man likās, ka viņi brīžiem reāli nesaprot, ko viņi dara. Tā kā viņi ir daudz, bet viņi tā kā tajās stresa situācijās viņi necenšas tā kā... man tāda seja, varbūt es kļūdos, bet man reāli likās, ka ir situācija, kur vajag kapāt, un viņi vienkārši saprot, ka šito nevar. Un viss, viņiem vēl pie kaut kādiem safety rules jāpiestrādā, drošības noteikumiem. Jā. Jo tāpēc, kad var redzēt, ka ir izcinājums, kad kaut kas ir noticis, tad detaļu noraut ir vieglāk nekā
Un pēc tam tu brauc tādu puslegālu, nezinu, izpūtēji nedrīkst noņemt pie motora nost, un kad uguņš šauj ārā uzreiz apakšā vai arī pie bākas noņemt, un kad izpūtēs beidzas, kur bāka ir, un uguņi nāk ārā kaut kādi šaujās. Tā īsti nevajadzētu ļaut braukt, bet viņi vienmēr atradīs variantu, un viņi būs, protams, daudz tam vienam darbam vairāk nekā mēs. Bet nav problēmas tur vispār bijis ar kaut kādu palīdzību, jo visi tur bija īpaši lielais krešs, kas bija 2. raundā finālā, tas bija top 4 vai kaut kas tāds pusfināls, kur Dīns ar Maksīdu saskrējās, kur tur nolūza riteņi un visas sienas un vispārējais. Tur tās mašīnas jauc ārā visi. Lietuvieši, mūsēji čūvaki arī bija no mūsu komandas, tur Dīna, tur bija, 40 cilvēki. Katrs kaut ko skrūvēja, lai saliktu mašīnu atpakaļ uz startu. Bet tur bija tik liela bojama, ka tu vienkārši fiziski nevar izdarīt. Tur baigi žēl, tas bija arī, man liekas, vienīgais posms, kur Dīns nevinēja. Jā, viņš pāk otrais, neizbraucot uz finālu. Tā, kad vienkārši viņi izrubīja tur. Jā, forši, draudzīgi viņi visi ir. Bet arī tas pats ir Latvijā. Vienīgais tas, ka viņš ir bijis tālāk. Un līdz ar to viņš varbūt neredz, ka tev bija tāda problēma, tāpēc, ka ātri nepieskrien. Tāda, teiksim, ir vienīgā atšķirība. Bet tas baigi forši ir, kad tomēr ir tas, jo tā jau tas sports ir dārgs un čakarīgs, un ja tev vēl tajos pitsapos būtu kaut kāda bīfa un kāds kaut ko, tad, man liekas, vispār nebūtu jautri. Jā, tāpēc, ka vienīgi nāk pieņemsim Malaizijas braucēji vēl kaut kas klāt un prasa, ko tu esi sabūvējuši, un tu viņam brīvi stāst, un tas nav nekāds komerces noslēpums. Jā, ko tu esi izdarījis un kur to var dabūt. Tāpēc, ka tas viss aug, tā komūna aug. Nezinu, tev beidzās kaut kas, es nezinu, blakus es esmu izkritis sacensībās, un citam cilvēkam, nezinu, tagad instrumentu to pūtēju, ar ko es tur dzēsējos, kas tur seko līdzi vai kaut tādu. Milwaukee, ja? Jā, Milwaukee pūtēju un riepas vai kaut ko tādu nejautā, kam tev vajag. Tu viņus iedod un pēc tam tikai pasaka apakaļ atneslūdzu. Tas arī viss. Tu tā kā baigi, tur neviens visi ir tā kā kopā un neviens. Labs vibes katrā ziņā. Jā, mums tur stāv nedēļām pēc starp sacensībām vaļā visas teltas, visiem stāv mantas. Bet tur viņš rokas nocērt, tāpēc neviens baigi nemēģina. Jā, bet arī, tas arī tāpat vietējo skaitā, tur tā kā viss tur. Jūties tā kā mājās, kaut vai tu esi ļoti tālu kaut kur. Pirmā posmā 3. vieta, 2. posmā, kā tev tur beidzās? 2. posmā bija avārija ar Driftmaster braucēju, Juha Rintenēnu, Somu. Pastāst par to batlu varbūt. Tas nebija tas battles. Es baigi nepatrošu cilvēkiem, kas nav redzējuši nevienu Omānas driftu. Jūs, starp citu, YouTube'ā ierakstot, jūs varat nostīties, ir atkārtojumi Omāna driftu ierakst, un jūs tur būs visi tie video, kur mūsējie brauc. Bet tas nebija tas posms, kur man likās, kā var tā notiesāt, vai tas bija 3. Bet man likās, ka tev bija One More Times ar viņu vēl, vai ne? Jā, 2. posmā tas bija ar tādu oranžu Ironman Nē, es zinu, kas ir Juha, bet tev bija ar viņu One More Times, pirmo nobrauc, man jau likās, ka tev ir jāņem, vai ne? Tev nelikās arī tā un apskatoties atkārtojumā? Pirmajā braucienā bija tā, kad manas kļūdas pēc es braucu pa priekšu. Un es pirmajā līkumā 2 reizes norāvu roci. To drīkst 1 reizi darīt. Okay. Jo viņš bija tuvu, skaties, var reku tas, ko es iepriekš pa kļūdām stāstīju. Ja viņš nebūtu bijis tuvu, nevienam netraucētu mana 2 reizi rokas brends noraut, vai ne? Pat cik viņš bija ļoti tuvu, jo viņš 3. labākais braucējs Eiropā ir, ja? Tad, jā, viņam sezona iepriekšējā bija vienkārši fantastiski. Tad viņš bija pat cik ļoti tuvu, viņš to mazā korekcija viņam, ka man mašīna piebremzēja, tik ļoti izmanīja, ka viņš ietriecās manī, uzmetu 360, un aizdā vienu aizmgrēju riepu pagājuši, neskatītājs, bet aizirpoju uz skatītājiem. Un ar disku dabūju braukt uz boksiem, mums beidzās pirmajā iemetienā viss. Tas tandēms, un pēc tam man atļauja riepu nomīt, viņam salabot kaut ko, ko viņš sasita. Mēs braucām vēlreiz, un tad es viņā iepūtu no visu spēku, bet tur bija atkal viņa vaina, kāpēc es viņā ieskrēju. Ko viņš te brīdī izdarīja? Viņš arī ir roķeni norāva? Trasē ir konkrētas zonas, kur jābūt uz laikus pilna gāzi, un kur ir bremzēšanas zonas. Un viņš pēc bremzēšanas zonas joprojām vienkārši arī tieši tā nebija atvērties. Tu pārmet, tu gribēji jau iet kabatā? Es vienkārši paredzu, ka viņš ir krūtākais čoks, vai ne? Viņš brauc ar daudz tām krūtajām, dārgajām riepām, ja? Un man ir viņam jādzinās pakaļ, man ar visu to jaudu. Tu nedrīkst laist vaļā, viņš jau būs projām, ja tu tur gaidīs kaut kādu momentu. Un man ir tā kā jābrauc, jādara visi manevri jau pussekundi pirms viņa jau jāparedz, ko viņš darīs. Un viņš izdarīja mazu kļūdu, ko notiesāja, ka kontakts bija tā, ka viņš nebrauc, bet viņš joprojām bija lēnām tajā, teiksim, līguma sākuma stadijā, jā.
Un tad mums iedeva vēl mortājiem, bet mēs abi bijām sasituši mašīnu. Jo, mums abi braucieni, abi kraši. Mēs bijām, es biju zaudējis stūres reiku un stūres pastiprinātāju. Bet tu vispār vari pabraukt? Bet mums bija, nebija, tev nav pastiprināts. Es braucu mašīnu bez pastiprinātāju. Kā tas ir? Tā kā žiguli. Jā, bet driftā, ka tu meti iekšā, nav baigi baigi, tā kā jātur stipri stūri. Tu reāli viņi jāiekrampējās, ne? Jā, ar gāzi viņi vieglāk kustās, bet jā, kad tev ir kaut kāds korekcijas, tev baigi slikti. Un man vienkārši mums bija pēc 10 minūtēm jābūt atpakaļ uz startu, un mēs bijām iztērējuši 5 minūtes, mēs nevaram neko labot un nevar nomainīt reiku 5 minūtēs. Un tad mēs izgājām uz startu, bet es sildot riepas to pamanīju, ka viņa beidzās uz vienu pusi. Uz vienu pusi griezās, uz otru nē. Pastiprinātais un patēvnīgs arī reika beigās. Sāka tecēt un vispārējais, bet es to paspēju riepas sildot, es sajūtu, bet es komandai nepateicu, jo es domāju, būs tikai liekas stress visiem, es labāk viens stresošu. Un es aizgāju to startu, mēs kaut kā nobraucām līdz galam, bet es zaudēju to tandēmu, jo es nevarēju pabraukt. Un pēc tam mēs tikai visu to secinājām. Kas viņiem pateica, ka kas man uz vienu pusi nestrādā tā mašīna, stūri. Un tad viņi skatījās, un nākamajā dienā pēc sacensībām. Tu ienēildoji, ja? Jā. Pirmajā līkumā? Es pirmo braucienu nobraucu, viss ok. Kaut kā izcīnīja viņu. Viņš nebija perfekts, bet vienkārši es viņu izbraucu, un tas bija daudz priekš tā, ka tu brauc uz vienu pusi ar žiguli. Un otrajā es viņam sekojot vienkārši, es griezu stūri iekšā, bet stūri bija tā kā rokām, šī tik ilgi jāgriež. Ja tev ir jāplāno viss jau uz priekšu, un tad tev vēl jācīnās. Tā vēl rocena bija, un tas, ka es vienu roku, man liekas, nenoturēju, man paslīdēja apakaļ, tad es baigas mēģināju, es izbraucu ārā uz tām zilajām līnijām, ja kāds skatījās, un tad, kad uzbrauc uz viņiem, tad tur ātrums bija paviši pāris 100 km/h, un tad 90 grādu gan iemetiens gar sienu, un tad bišķi paslīd, un viss beidzās balīt. Un pēdējais posms, trešais, tur bija ļoti slikti. Trešajā posmā, kā visi, ieskaitot, kā pēc braucējiem pieskrēja pie mums arī Dīns un paprasīja, ko jūs latvieši izdarījāt tiesnešiem, jo mums izmet abus divus top 3 no gonkus. Es saku izmetu, tāpēc, ka nebija tīri perfekti juridiski padomājumu, kāpēc mēs zaudējām tos tandējumus. Varbūt izstāst tiem, kas nav redzējuši, kas tur notika. Tas bija top 32. Es stāstīšu tikai par sevi. Top 32. Braucām pret cilvēku no Malaizijas, kuram šūtots viņam viss kārtībā. Bet tu viņu, man liekas, jau vienos vārtos. Bet viņam bija veiksme, ka viņš kvalificējās. Teiksim, tā, jo iepriekšējos posmos viņš, man liekas, beigās tur nebija 2 gados daudz kvalificējies. Un mēs izbraucam pirmo braucienu, tur maza kļūda iemetinā, ka bišķi pa plašu izbrauc, bet līdz trases beigām es no viņa biju kaut kādi 5-6 mašīnu korpusi aizbraucis prom, bet es nebeidzu. Es braucu perfektu līniju, vienkārši tāpēc, ka mana mašīna bija, un mans braukšanas stils tajā brīdī bija augstāka līmeņa, teiksim tā, nekā viņu. Un tad man tieši arī spoters teica, tā kā... Nepsiho. Spoters, ir cilvēks, kas tev austiņās sēž un saka, kas notika trasē tikko, kas nezinu, un viņš man saka tikai mierīgi, nebrauc viņam klāt. Un, teiksim, ja mēs parasti ieskrienos, tajās trasēs ap 100 km/h, es pēc sajūtām tur ieskrējos kādas 70, un tā kā jau 30% mazāk. Un es skatos, kad es braucu lēnāk, es nebūšu vispār ātrumu vai mašīnas čērsēm dabūt, un viņš turpat priekšā, un viņš joprojām nebrauc uz priekšu, un tad ir tā, kad mēs braucām visu trasi ar 3. ātrumu, es ar viņu jau tiku... Tā tu brauc 4. ja? Nē, visu laiku mēs braucām, mēs tur... tur ir reduktori un viss tās lietas, bet mēs visu laiku braucam 3, bet ar viņu ieliku 2. ātrumā. Pie 100 km/h pats saprotu 2. ātrumā likt, mēs braucām ļoti lēni, un es vairs nezinu, man vairs bija tā, ka man mašīna nevis gura, bet mēs tik lēni bijām, ka viņi negribēja vairs čērsēm braukt. Un es visu laiku tā kā spiedu sekundi gāzi, sekundi uz rocenes slīdēju. Baigi sarežģīti izklausās. Jā, un es vienkārši visu laiku viņam tikai tuvojos, un tad vienā līkumā bija tāda situācija, kad vienkārši viņam, pirmā līkuma beigās viņam pazūd dūmi. Un to pēc tam es video redzu. Vienkārši es pret viņu atsitos šļūcot uz bremzes, un es nesaprotu, kāds notika. Pēc tam video skatoties varēja redzēt. Bet tu uztaisīji mani kā vainīgo no tām lietām. Viņš reāli vienkārši sadzēsās tur. Nē, viņš vienkārši nebija uz gāzes vietā, kas ir full throttle zone. Tas nozīmē, ka kartē mums ir zonas, kur jābūt pilna gāze un kur mēs bremzējam. Mums nav tāda vidusceļa. Jo man skatoties likās, ka tošam spoters pateica, ka tu vari braukt mierīgi un ka tu varētu mierīgi tur vienu korpusu attālumā braukt. Jo, man liekas, viņi apēst vienos vārtos, bet tev vienkārši tu jau tā cīnījies par izdzīvošanu. Mēs jau tur stresa brīdī, pārslēdzam uz zemāku ātrumu, iemetāmies 2 korpusus aiz viņa. Pagāja 10 metru, man jau ir jādomā, kā nobremzēt, un tad vienkārši tur visādi mēģināja, bet
sanāca tā, ka viņš vēl bišķi piebremzēja, un tad bija kontakts. Bet mēs neapstājāmies, mēs abi līdz galam aizbraucām, tāpēc es īsti... Tu ar tiesnešiem runāji kaut ko pēc tam? Mēs nevaram aiziet pie viņiem. Tas ir tā, ka viņi sēž atsevišķā tornī. Strīds ir kaut kāda iespēja tur? Nav vispār nekāda. Tu vari pēc sacīkstes aiziet pajautāt, kāpēc tā. Tu parunāji ar neitrāliem cilvēkiem, kas saprot no drifta par šo? Es varu teikt to, ka es braucu iekšā padokā, un es neizrādītu disrespekt. Cietumā ielidot uzreiz. Jā, es tagad neko negribēju laivā, neko izrādīt, es tā kā neko neteikdams iekāpu mašīnā un vienkārši neizbraucu, man liekas, skatītājiem pamaitīju un viss. Zinu, lai nebūtu kaut kādas negācijas pēdējā posma, pirmajos tandēmos. Un es braucu padokā iekšā un es tā kā smejoties, plaudējuši tā te, bet tie smiekoja tā kā, sarkasmā, vienkārši, ka vau, kas tas par rezultātu. Man boks blakus Dīnam stāv un Dīns pieskan, viņš tāds, viņš saka tāds, what the fuck, kas tas tikko bija un tādā garā, un es saku, tu man prasi, galvenais tiesnesis ir īrs, tu pats zvani savu īri un prasi, kāpēc man tā notika. Pagad, tas ir tas džeks, kur dēls zīmē trasi, jā? Nē, viņa tēvs ir, galvenais tiesnesis, viņa dēls nebija, bet jā, tas pats cilvēks, galvenais tiesnesis ir īrs, un tur ir 3 tiesnešu komandu. Tur bogi jocīgi. Un kāpēc tā novērtēju, es nezinu, es pat negaidu. Priekš kam pēc tam pēc sacīks, pēc 5 stundām iet kaut ko tur skaidrot, jo tas pēdējais posms zinu, ka es te nedzīvoju un priekš kam man sastrīdēties visiem. Jā. Bet daudzi nāca un prasīja, kas tas bija. Precīzāk, tur viss padoks bija tā kā... reāli dīvaini. Jā, nekā nesaprāt. Vai kaut ko slikti izdarījis? It kā nē. Jūs tusējat iepriekš? Nē, viņa pirmajā nedēļā pārvācās no mūsu viesnīcas braucēja projām, jo kāds viņam katru rītu čakarē brokstīs tiesnešiem galvu. Tu tas bija? Nē, es taču nē. Nē, es atpūtu. Es biju 3. vietu dabūjis, man nebija ko sūdzēties pēc pirmā posma. Jā, bet vēl 2. un 1. un varbūt bija ierēbis un gāja un vajadzēja risināt problēmas. Nē, to vietēji varētu dusmoties par mums. Mēs tur abroļukām lietuviešiem. Tusējāt, jā? Patusējām, jā, bet mēs tā zolīni jau bijām, ne jau tādi slikti cilvēki. Kāds ir zolīni? Ar ūdens pistoliem šāvām. Ok, jā, tas pēdējais posms, es skatījos, bija baigi vīlies vispār, kad tā notiesāja un kad viss balīt beidzās, gan tev, gan Nikolsam. Daudz zaudējām abi divi, mēs abi varējām. Jā, jums kopērtējumā. Mēs kopērtējumā mēs bijām 6., 7. un līdz 5. vietai maksāja naudiņu. Lai saprastu, 5. vieta kopērtējumā saņem 5000 eiro. Tā bija 10, 15, 20, 25. Moši tāpēc arī jūs izskatāt, jo jūs negribēja. Kādam citam vajadzēja dot? Jā, varbūt, to nekad neuzzināsim un vienkārši par to baigi nedomāt. Tajā brīdī es to nedomājām, ka mēs bijām bēdīgi, par to vienkārši gribējās braukt. Mēs atbraucām braukt. Un pēc tam loģiski, ka mums abus tur ātri izlidināja no gonga sārā, tad jau loģiski mums nebija ko zaudēt. Trakākais bija tas, ka nesaprotamākais. Mēs bijām iepriekšējos, es biju 1 gadu bijis Nikols vairāks, nekad nebija tāds drifteru puslaika šovs kaut kādā brīdī. Un pēkšņi vienkārši vienā brīdī, tur visi zināja, kad mēs baigi apmierināti neesam un neesam priecīgi, bet mēs to turējām tā kā boksu līmenī. Un vietēji arī to kaut kādi to saprata. Un es nezinu, kāpēc ap 8 vakarā, ja kad tur jau ir top 4 vai top 8 kaut kāds gonkāji, mums pēkšņi pienāk klāt un pasaka, vai palūdzu, vai jūs aptieši lūdzu, varat mums uzbraukt šovu. Un tas bija tāds, ka kāpēc jūs tā kā mums tagad pielienat? Jā. Kāpēc jums saka, tieši mums te ir vēl 50 citi cilvēki, kuri nebrauc? Jā, varbūt viņi saprata, ka jūs bišķiņi ir... Kā būtu, bet katrā ziņā tas no malas izstājās bišķi dīvaini. Visos čempionātos mēdz notikt kaut kādas dīvainas lietas, vienmēr tie tiesneši lēmumi tiek apspriesti un tā tālāk. Tajā pašā formula driftā, man liekas, diezgan bieži tur ir savu prikolu tajā visā, bet šitas likās kaut kas neiet kopā. Bet labi, ir tāpatās kopumā ar pulszīm tev čempionāts reāli Latvija kāpes piedestāli dabūja 3. vietu. Fantastiski, man liekas. 2 arī. 2? Bet tev neieskaitīja. Pa piedestāli līdz 5. vietai maksāja gan gonkās, gan kopērtē. 2? Jā, 1. vieta pa vienu sacensību uzvarēt bija 5000, 2. 3, 3. 2, tad bija štuka 4. un 5. Bet tas arī forši. Kad... Tad, bet vienkārši, kad es nezinu, ka viņi dabūs... Bet piesnieks aizgāja? Nē. Piesnieks varēja trāpīt. Tas, ka varēja... Kopērtējumā. Tur 25 bija pa 1. kopērtējumā un 5 pa katru posmu. Okay. Drīns, vai saka, viņš gan izdabīja maksimumu, viņš dabīja 38 no 40.
Viņš ir kā robots reāli. Tas ir joprojām, ne? Joprojām viņš kapā un man liekas, piekrīt, James Deans ir top 1 drifters pasaulē. Tu varētu kādu citu nosaukt? Viņš titulētākais 100%. Un... Viņš brauc ar mani žurku, man par to vislielākais kaips ir. Iedomājies, kāda vērtība tai mašīnai kāpj. Īstenībā, kaut kad būs arī video par viņu. Bet labi, atgriežamies pie tevis. Tagad Olmāna ir beigusies, kur mēs tevi varam redzēt tālāk. Šogad šajā sezonā cilvēki, kas grib redzēt Kebab Fighter darbībā, kur mēs to varam darīt un kur mēs varam tikt pie šīm foršajām cepurēm un merču. Tev ir arī merču veikaliņš? Nav veikaliņš pagaidām. Ir tā, ka visiem bija cepuris, kaut kādas lietas, ko viņi tirgo, uzlīmes, kaut kas. Pirms pagājušās gada, pirms Omānas man nekas tāds īsti nebija, jo tagad speciāli Omā mēs uztaisījām. Es nezinu, vai mēs gribam nodarboties ar lietu tirgošanu pagaidām, jo tas jau vairāk ir nevis, lai kāds saprast, ka mēs gribam naudu nopelnīt. Tas ir vienkārši supports driverim, lai viņš varētu turpināt braukt, jo, teiksim, tur, ja tu cepuri nopērc par 20 eiro, tu saproti, ka viņi neviens neuzdāva, viņi bija jāuztais, un tur, es nezinu, kāds nopelnīt, pieņemsim 5 eiro no tās cepuris, ja, nu tu saproti, ka man vajag pārdot 13 cepurus, lai es vienu riepu nopirkt. Nu, tas ir vienkārši supports no skatītājiem, kas grib. Tagad mēs lēnām par to domājam, jo mēs šogad varam, pagājušajā nedēļā paziņojām, oficiāli varējām to, mēs paziņojām, kad mēs braucam sauksim pa Eiropas čempionātu Driftmasterus. Augstākajā līgā pasaulē? Es tā domāju. Es domāju, ka tas ir augstāk par Ameriku. Noteikti. Lai arī kādreiz tā nebija, bet tagad es esmu pilnīgi 100% pārliecināts, ka Driftmaster ir augstākais līmenis visā pasaulē. Nav gan kvalitātes ziņā, gan tiešraižu ziņā, gan braucēju ziņā. Tad tu brauks tur. Jā, mēs esam tikuši starp 42 no visiem, kas pieteicās iekšā. Tur, man liekas, ir jau prieks, ja tu kvalificējies, laikam, ja? Tur ir tiešām no pieredzes, tas jau vispār ir, tur reāli ir tāda konkurence. Visi čaļi māka braukt tur. Tas ir mans targets, jo tāpēc, kad 42 braucēji, 22 valstis, ja nemaldos, un īstenot mani, man liekas, katrs ir savs valsts čempions proklāsē. Tā agrāk bija, tagad es precīzi nevarēšu atbildēt, tas ir tikko paziņots, nav izpētīts visu bio, bet jebkurā gadījumā tur nav neviens, kas ir tikko izdomājis, es tagad nopirku tačku un braukšu. Normāli skila audzēt var tur. Tas un milzīgs paldies Latvijas Driftam, kas man arī tur palīdzēja tikt. Tas nav tur viegli, un arī mūsu mērķis ir primārais tur kvalificēties. Ja mēs braucām uz Omānu ar domu, ka mēs gribam tur cīnīties jau par rezultātiem, tad šeit mēs atkal starting from the bottom. Mums ir jāteikt tam pirmiem solim pāri, jo tas ir tomēr augstākais līmenis. Tur nav tā, ka ar tām dārgajām riepām jābrauc, lai kaut ko izdarītu? Ir, visi brauc, un mēs būsim tie, kas nebrauc. Jo kāpēc? Viens ir budžets, un otrs arguments ir, saprotu, pats es varu nopirkt 3 riepas, tās, kas man tagad ir veselīgs, pret vienu to. Tas ir bišķi starpība. Plusā tas, ka man posms, saprotu, ka tas nebraukāja te pa Lietuvu, Igauniju, Latviju, tiem posmiem kā Baltijā. Man pirmais posms 11. maija Valencija, Spānija. 3,500 kilometrus vienu pusi jāizbrauc. Tur jau tās visas izmaksas jau kāpj augšā vēl, bet tas, kad vēl viena lieta, ko es gribu pateikt, kāpēc nav svarīga tā riepa, jo tā, kad tu brauc kvalifikāciju, tu neko nesacenties tikai pats ar sevi un trasi. Tavs ātrums nav svarīgs. Un mēs Omānā esam pierādījuši, jo mēs jau braucām ar tiem visiem krutējiem čoļiem, krutējām riepām, tādu pašu kā Juhu. Un kaut kā mēs pēkšņi viņiem tiekam līdzi, vienkārši... Bet tas nav arī paldies no komandai. Tas nav arī no trasēm atkarīgs, kad ir tāds trases, kur ir baigi jāstiep. Piemēram, tajā pašā Amerikā tur ir NASCAR trases, tur ir vienkārši tur brauc gar banku vienkārši pilnā. Jā, gribētu tiešām tādu uzbraukt, bet noteikti tas daudz ko maina, bet man te komanda ir tajā mašīnā, tur visādas brīnums zils atradus, ko var izdarīt no viņas. Tev ir super komanda, paseicina savus mehus? Jā, noteikti. Milzīgs paldies Rinaldam un Eksports par visu, ko viņi dara manā labā. Būvēja mašīnu un skrūvēja visu, ko es salaužu visu laiku. Jā, viņi tev ir ritīgi jaudīgi čaļi. Un tad Driftmasteros arī Rīgā tev redzēsim. Un kurā datumā Rīgā? 2. 3. augusts, Kate? Jā.
Man, paldies arī sievai, kur tepat arī mūsu valks ir. Bet, Jūs mērojat un nerunā muļķības. Ideāli, tad driftmasteri un brauks ar to pašu tačku? Mēs galvenā lieta, ko mēs šogad tikām driftmasteros, bet mēs galvenais, ko apsolījām saviem atbalstītājiem, draugiem un visiem, kas sako mums līdzi, ir tas, ka mēs obligāti arī Latvijā kaut ko brauksim. Jo mēs nepazudīsim nekur no šejienes. Mēs gribam vienu gadiņu izbraukt kaut kur citur. Tāds ir šobrīdējais plāns. Un mēs noteikti nesolu par pilnu kalendāru, jo mēs tikko braucot pie tevim, Robi, likām to kalendāru kopā un sapratām, kur mēs vispār varam aizbraukt, kur pārklājās kaut kas. Un tad sezonas atklāšana noslēgums ir tās lietas, kur mēs 100% darīsim visu, lai būtu, un skatīsimies, kur mēs vēl varam būt. Kaut kas runāja par to, ka līdz Ziepājai varbūt jāizbrauc, un kaut kas runāja, ka līdz Daugavpilī vēl jāizbrauc. Tā kā mums te ir nacionālais galvenie pasākumi arī jāatmeklē tomēr. Ideāli, forši, ka jūs ne tikai braukājat pa pasauli, bet arī vietējos skatītājus varat iepriecināt. Vecīt, ir kaut kas, ko tu gribi vēl pieminēt pašās beigās? Varbūt kādu pasveicināt vai vienkārši kaut ko iemest Miķī pa tekstam? Pa tekstam. Kā jau tikko pateicos, paldies komandai. Paldies, par to, ka ielūdzu varam parunāties. Laiku mums bija godīgi atrast grūti, to es rekomendētu, jo neteiksim, kas pa dienu un cik ir pulkstenis, bet man arī 9 no rīta lidmašīna uz nākamo ziemas drifta pasākumu, kur mēs uzaicināja kopā ar visādiem Amerikas un Eiropas drifta braucējiem 300 km virs ziemeļu polārā loka, kaut kur ziemeļu polā. Mums ir jābrauk kārtīgiem, un tur ir 5 dienas, ja kaut kādas lietas jādara šūtaut Somiem. Paldies par ielūgumu. Un reāli forši, ka visā šajā grafikā un arī visā savā biznesā, kas ir ar Kebab Factory saistīts, ka tu atradi laiku šeit atbraukt. Tev milzīgs paldies tev. Un es gribu pateikt arī paldies tev, ka tu noskatījies pēc ilgiem laikiem Bazars pie Vītola. Es ļoti ceru, ka tev bija interesanti skatīties, un arī mēs centīsimies, iespējams, tu jau klausies šo te Spotifyā. Un, ierakstam komentārā, kuru viesi tu vēlētos redzēt šeit nākamo, jo mēs tagad mēģināsim močīt agresīvāk šajā te studijā, un tur man ir ļoti vajadzīga tava palīdzība, lai tu piedalies, raksti iekšā, lai mēs sapratam, ko mums vajag aicināt. Un tad jau tiekamies nākamajos runāšanas ļembastos. Vecīt, paldies vēlreiz. Paldies, tiekamies pasākumos.